prasmes. No paša rīta, pašā video sākumā, es domāju, ka vienkārši jāiebliež viens vokāls, viens bafu vokāls. Nu, ko labrīt no rīta, cik jauks šis rīts, saulīt spīd, un es jau jūtu pavasari tepat aiz stūri. Tepat jau aiz stūri viņš lūrās, jo ir pēdējās sala dienas, pēdējās sala naktis, tā teikt, tad diena jau ir plusiņš. Un ķeram, skrienam, grābjam vēl tos pēdējos mīnusiņus un pēdējās stīgas un līdzvedām pēdējās krāviņas, jo nu tūlīt pat būs kušanas un ceļu šķīšanas un zīmju likšanas un visas pārējās jautrības. Tāpēc, jā, ir pirmdienas rīts, man tā kamera krātās, ka man nepatīk višķiņ, ka viņi krātās, bet es ļoti ceru, ka stabīts būs ieslēdzies, stabilizators, un viss būs bombās, un nav man līdzi arī šitais krūšu stiprināts, jo es no rīta tā spontāni izdomāju, ka ir jāpaķer kameru līdzi, varbūt jāuzšķinī viens nedēļas vlodziņš. Un, jā, jo san nav bijuši kocīši vidīgi laikam kādu brīdi, bet kaut gan, kaut kā galīgi neforši krātās, un galīgi nepatīk, ka man viņš krātās šitā, ne? Šitā mazāk krātās, laikam, bet šitā atkal vairāk vibrē. Tā kā nezinu, kas mums te sanāks, bet nav sanāks kā sanāks. Jā, ir jāpaņem jāuzsver, kaut gan man te bija viens komentārs, pa kur es normāli ieņirds. Džeks bija ierakstījis, vai, tak, nu šitie kokudai video, nu, tā galīgi neinteresanti. Nu, kad būs beidzot normāls video, tur, nu, pa grilu taisīšanu vai remontiem vai kaut kas tāds. Es normāli ieņirds, bet vismaz čals saka, kā ir, nu, kas te ir, nu, kad te beigsies tie sūdu kokudai video vienreiz. Tā kaut ko normāli vienreiz uzfilmē. Tas bija labs. Bet, nu jā, nu kaut kas arī būs jāsfilmē, bet ir tā, ka nav sanācis laika neko citu safilmēt, un nu reāli man arī tagad pa brīvdienām bija, nu kādām sūdu brīvdienām, man bija tagad viena brīvdiena, svētdien, jā, jo vajadzēja uzšancēt arī sestdienu līdz ar visiem tiem saliem, zin kā, nu, man jau gan nepatīk pa brīvdienām, nu kā nepatīk 6 dienas strādāt, tad vienalga vai brīvdienas es varētu arī pa brīvdienām šancēt, bet, nu, tad citas dienas brīvas, pirmdien, otrdien vai kā, bet vispār 6 dienas man, es atceros, kā Anglijā, zin kā Anglijā man bija arī tas kontrakts, ka bija katru otrā sestdienu jāšancē, un tas man baigi nepatīk, bet nu tur bija, tāpēc tā bija, jo bija 44 stundu kontrakts, un tāpēc, lai savāk tās 44 stundas, bija arī katru otrā sestdienu jānošancē. Tad es domāju, bļāviens, tas sūdu 44 stundas, nu, cik es būtu priecīgs, ja es tiktu uz 40 stundu kontraktu. Un tagad, es pagājuši nedēļu, man liekas, kaut kāds 77 stundas nomalds, iedomājieties. Un nu labi, tas bija tāpēc, ka sestdien bija paņemt klāt, bet nu pa lielam jau tā vadās katru nedēļu, tad tur 60 pār stundas sanāk. Tā kā jā, nu bija tā un ir tagad ir tā, kā ir tagad. Bet nu jā, ko es gribēju teikt? Es gribēju teikt, jā, ka man tās sestdienas, nu reāli, nu nošancē sestdien. Man šis šoredēļ bija tāds sajūta, ka es tikko izkāps no kocīša, jo arī sestdien dabūju tur līdz vēlam vakaram sanāca tā. Un tāds sajūta, ka tikko izkāp no kocīša un šodien jau attājas acis atkal kāp kocītī. Ja? Nu, tā viena diena nu, vispār nejūt, ne atpūsties, ne kaut ko tur izdarīt mājā. Viss, ko es paspēju, sanes malku pāris dienām, lai manē ir un ko vēl izdarīju. Visu laikam, vairāk arī neko. Nu, trēniņu uztaisīja arī tāda izļurkāta, kaut kā galva vakar sāpēja, nezinu kāpēc. Šodien arī vēl bišķiņ tāds kaut kāds neforšiens, es nezinu, kas tur kaut kāds puņķīts vai krekšķīts, nevar saprast. Bet, nu labi, sūds ar visu, zin kā, tāpēc tīrdeļ tiem saliem arī, un es pa lielam arī nekad sestdienās nebiju šancējis, tāpēc, nu, pilnīgi, nu, nebija nekāda problēma, nu, ja vajag, tad vajag šādi, jā, nu, es visi saprotu, tie sali, un tolīt būs atkušņi, un tāpēc vajadzēja bišķi uzraut. Bet bija jau forši, bija reāli pasakaini krautu, pasakaini baļķīši, nu, vienkārši baļķi uz Woodlandu jāstiep, jā. Labi, ka nebija uz to otru baļķu nodošanas vietu, jo, nu, tur ir, nolādētās rindas visu laiku, nu, katru reizi, kā aizbrauc 2 stundas rindā nosēd. Nu, iedomājies, ja katrai krāvai tev ir 2 stundas vēl jānosēž rindā, nu, cik ar to var uztaisīt tās krāvas. Bet, nu jā, bija jāgāž uz Woodlandu un bez vienām rindām. Es nevienu mašīnu tur neredzēju pa visu dienu. Un to vien darīja, ka baļķīši staipīja turp šurp, jā. Tā kā bija feini, jā, bija forši vismaz, ka tas bija forši. Un tad jā, un tad šodien ir pirmdiena, maucam vēl, skatīsimies, kā maucam uz matīšiem, un tur ir tiešām krautu vien tāda, kur, nu, tur ir stigā iekšā un apriešanās uz pļavas, un nu, tur ir pēdējās pāris kraviņas, kas ir jāsavāc viens šodien, tagad no rīta vēl mīnus, kamēr ir
papīrenīt uz skultu aizstiepsim, un tad rīt no rīta kaut ko runājam, tur gulsnes kaut kāds vēl būs palicis, kas vēl jāsavāc. Un palielam viss pārējais ir aizvests, un ir aizvests ne pavisam prom, bet uz tādu starpkrautuvīt, kas tā interesanti, es vēl šitādi nebija varianti darījis, principā ir starpkrautuvi, ja? Mēs vedam no tās stīgas ārā, un nevedam tur, teiksim, to pagalas uz Rīgu, ja, bet vedam kaut kādu tur 30 kilīši uz citu vietu pusceļu, nu nekāds pusceļš, vienkārši gabaliņš jau uz Rīgas pusi, un krāmējam tur atkal ceļmalā. Bet ceļmalā, ja, nu vienkārši tas ir tīri gatavojās atkustība, ja, tas tā interesanti ir. Jā, jo to līdz kā tur iebraukt vairs nevarēs, tāpēc čaļi visi intensīvi ir aizstiepuši visu to materiālu uz to starpkrautuvi. Vienkārši ceļiņa malā grantinieki kaut kādu. Un krāmējam tur, un tad, lai atkustinī atkal var no turienes ņemt un stiept tālāk uz Rīgu, ja. Tā kā, jā, tas ir forši, es zinu, ka būs ko darīt atkustinī. Un jā, un ir vēl kaut kāds krautos, es tur arī info bišķi ienāca, ka arī ir ceļmalās jau normāli kalni, tur ar pagalēm, nu, zin kā, salikt tīri atkustinī, tos pagaidām neaiztiek, pagaidām maucam, kas ir iekšā stīgās un neceļos. Tā kā kaut kā labi, mēs 7 minūtes jau vienkārši jau no rīta ievadu pļurkstu, bet kaut kas bija sakāmais, bija jāpasaka, un skatāmies, tiekamies krautuvē. Izdomāju jānodot fiksējs sveiciens šķeldudējiem, kas tikko brauc garām un teica čau Bafraider. Valmierā visu pa smuko. Vienkārši tā tīri šodien pirmdien, 24. Šajais te 24. februāris, 9:07. Tā kā vecozēm, tas, kas tu brauc garām, man čau vecī, davai laižam tālāk. Starp citu, es gribu noreklamēt, ja kādam vajag medu, pasties, medus 7 eiro litrā pa kapeikām starp Matīšiem un Alloju. No Matīšiem braucot uz Allojas pusi, dūlītās griezīsim iekšā. Māja saucās Salnieki. Ja kādam interesē, garām pabraukt nevar, nu tur var redzēt zīmes un būdiņas, ka tur tirgo medu. Tā kā jā, mēs medu arī ģimenei cienam, esam iecienījuši. Reku pat var redzēt, baigi smuki mežā, reku būdiņas, šitās te bišu mājiņas stāv, baigi forši. Jā, principā braucam iekšā uz to krautuvīti. Nu pagaidām jau viss pa smuko, pasties, ceļš vēl ir ciets, vēl joprojām ir, kā var redzēt, -3 grādi. Bet no plusos te vairāk braukšana nebūs. Te pirmkārt ne tikai sajās ceļu, bet te arī nemaz nevarēs iebraukt vairāk, jo tur iet cauri mežām un tad uz pļavas jāapgriežās. Bet nu jā, tas ir tāpēc, ka es zinu, ka mēs ņemam tur pa 10 eiro litrā, jā, medu. Un man liekas, es Smiltenē redzēju, ka tirgoja uz beņķi, tur nu pie veikala, pie centra veikalā pa 12 vai pat pa 14 eiro litrā, es neatceros. Un te vienkārši pa 7 eiro litrā. Tā kā jā, mēs arī, tīpaši tagad ziemā, ka kaut kāds slimībiņš sākās, tur kaut kāds krekšķīts vai kas uzreiz. Man patīk tādām sentām metodēm sākumā, tur upeņu karotīt, ievārījums, medutiņš un citroniņš klāt un forši izšaut. Un jā, arī bērniem tāpatās liekam pienam klāt un medus labs. Tajā būtu man tagad skaidri nauda, es droši iebraukt pats paņēmu pāris litris to medu, bet laižam iekšā tur tās pāris krānīgas. Nu, pasties, te pa šeien ārā braucot, tur 50 tonnas plus, tur vispār pat nevar pateikt, ka kāds, ka ir pazīmes, ka ir braukts, jā, tā kā te vispār neko pagaidām nesačakarē ceļu. Un te arī ir pāris krāviņas ir palikuši, ko vienu šorīt aizstiept, kamēr mīnusi, un droši vien, ka otru atkal rītā vēl paķert, un tad te ir šitā krautuvīte notīrīta. Nu, reku arī esam krautuvītē. Nu jā, tā kā arī teica, palicis gulsnes, jā, tur puskrāva, prieda egle, un palikusi ir skujas papīri, ko es tūlīt paņēmuši un aizstiepšu uz skultu. Un tad te viss, principā, ir notīrīts, daļa ir aizvest uz to starpkrautuvīti. Un vispār pasakaina vieta, kur dzīvot, vienkārši izbrauc cauri mežām, un tur māja galā, un meža ielokā, ritīgi superīgi. Bet te jau pat īsti krau, man liekas, nesanāks, vai tāda baigās sportinieces sanāks. Nu, skatīsies, sāks kraut, tad redz kāds sanāk. Nu, rekur, te ir arī uz pļavas jāmet ripā. Nu, pagaidām viss ir pa cieto, pa smuko, jā. Bet, nu, līdz brīdim, ka te vairāk iebraukt nevarēs. Tā kā labs ir. Nu, ko?
Cerams, ka nostājos normāli tā, lai var paņemt gan šito galu, gan to galu, ka nesnāk tā, ka nevar aizsniegt vienā vai otrā pusē, vai arī, tajā pusēs, man liekas, ka arī neaizsniegšu. Nu jā, nu nekas, nāksies pabraukt bišķi uz apakaļ vai skatīsies. Bet, nu, ja godīgi, man tā ziema ir noriemusies, goda vārds, man ir līdz kliņķim ir tā ziema. Viss, beidzot pietiek, ir jāmet miers tai ziemai ir un jāsākās ir pavasarin, siltumiņš un foršumiņš pavasarīts. Nē, tā jau nevar, jāuzfilmē jau ir. Rekur, šitais te kolēģis, numuru nevar redzēt. Šitais te kolēģis pienāca pie manīm atrauj durvis un saka, veco zēnu. Wow, kā es tikko tiku vaļā no viena neforša darbiņa. Tiku vaļā no viena neforša darbiņa. Veist sauso gulsni uz Rīgu, uz to foršāko ostu, kas Rīgā ir, ja, tā konteineru, tas termināls, kur es toreiz biju un cīnījos ar nerviem. Tur bija vienkārši kosmos un murgs. Man liekas, es visās ostās jau tagad esmu pabijis. Un tā bija vienīgā osta, kur es nebiju bijis. Un eitu nostu, tie konteineru rindas, wow! Nu labi, tu viņiem kocīs, tā kā var braukt garām, bet nu vienalga tev tajās rindās jāstāv tur līdz tai caurlaidē, un tad tur jāmuļājas garām un iekšā un apkārt, un tās caurlaides, un wow, nu tāds murgs, un karoči tagad ar principā, nu davai, nu aiziet to sauso gulsni uz turieni. Viņš teica, vai nu uz Rīnužiem, vai nu uz turienes, nu kaut nu būtu Rīnuži, dirst, nekas uz Kundziņas salu bliez. Bet beigās es, kamēr braucu uz Krautu, es pieznīju, tāpēc man patīk, nu, privātie, jā, nu, cik nu privātie, jā. Selfā, ja, kas zina, tas zina. Cik nu privātie, bet man patīk, nu tā, tā personīgais, tas pieskāriens, nu tur ir tā, te viss tā personīgāk ir. Tu sazvanies tiem dispečeriem, nu reāli kā čomi jau, ja. Tur, davai, nu kur laižam, tur, nu davai šodien varbūt tur, šur, tā, zinu, visu var forši sarunāt, aprunāt, izrunāt, saskaņot un tā tālāk. Tas man baigi patīk, ja tur ir smalas mežos, un tur atkal ir vienkārši tevi savu uzdevumu un zibini. Bet jā, un tāpēc es pazvanīju, pateicu Džekam, nu davai moški izdomājam kaut ko citu, nu tagad nu nebūs tas īstais laiks, ja, 2:00 uzkraut un braukt uz turieni, nu tas būs pilnīgākais murgs. Turpat tas Džeks, kurš toreiz koks veid, viņš teica, vecais, nu īstais laiks, kad braukt ir pēc 6, ja, kad konteineris laikam vairs nepieņem, vai arī brīvdienās. Nu tad ir kluss un mierīgs, vai naktīs kaut kā tur bija, ja, bet nu ne jau 3:00, 4:00 pa dienu, ja. Un pēc tam vēl pa propkām atpakaļ kratīties ārā. Nē, nu bļiem ritīgi noveicās tā, jā, principā es paņēmu tagad eglis papīrinīt ņemšu un veidīšu atpakaļ uz skulti. Un tad jau jāskatās, te vai nu kaut kāds baļķi vēl te ir vai kaut kas. Nu skatīsies, kas tālāk, jā. Es jums bērni tagad parādīšu, kur nevajag braukt ar smago automobīli. Ne ziemā, ne vasarā, vēl jau vairāk ne ziemā. Brauc tur no Skultas muižas, jā, pa labi, griežam iekšā, es jau tiktu kā šito safilmē. Ej, tu nost. Man pēc tam pusstundu rokas trīcēja vēl, jā, pēc tā viss tā pasākuma. Tur no Skultas muižas, tad griež pa labi iekšā vienā ceļā. Tagad mēs te izbraucam kur? Pagaid, es nevaru saprast, kur mēs izbraucam. Igates, jā, Igatē. Mēs tagad izbraucam Igatē. No tās Krautuvītes, bet pirms tam es jums pateikšu, kur es izbraucu braucot pa šito ceļu. Tas bija vienkārši moins. Pabrauksim bišķi uz priekšu, tad es jums parādīšu. Jā, un tagad mēs iebraucam Vidrižos, vecajos labos Vidrižos. Tikko satika viens čeldinieki pretī brauc, šis man prasa, šak sveiciens tiktoker, brauks uz savu te iecīnīto kalnu atkal. Ja es tās veicīt pirmo pēdējo reizi, bet nu jā. Te ir Vidriži, es jums tūlīt parādīšu, no kurienes es izplēsu ar kocīti. No kurienes es izplēsu maršruts bija uztaisīts, neviens neko nezināja, neviens šoferis te nebija bijis, un, protams, es arī visus mazākos celiņus zināt nevaru. O, laķiks. Un maucu tikai, un visam jābūt bumbās, jā, un vienkārši plēšu ar pilnu kravu šitai te kalnā. Šitai te kalnā ar pilnu kravu plēšu ārā no šitā ceļa, kas rekur tur aiziet. Es nezinu, vai jūs varēsiet saprast, vai ne, pamauksim bišķiņ lēnāk. No šitā te iedomājies, ej tu ratā, līkums un kalns, un man būtu jāgriež uz turieni.
Es vienkārši pārmīsis pedāls grīdā, starpasniegs, tur šitais traction controls, manuāls un vienkārši gāžu. Un ārā uz šito te ceļu, jā, bet es negriezu pa labi, jo es pa labi tā ātrumā nevarētu izgriezt. Es vienkārši pa kreisi aizgriežu un vienkārši neapstājoties. Iedomājies, kā man noveicās, ka neviena mašīna tur nenāca. Man jau tur arī tiktu, kā tur teica, ko tu tur lepojies vai ko nevajag lepoties vai brauktu, jā, tur varētu sanākt negadījums smags vai kā. Skaidrs, ka varētu, jā. Tāpēc, protams, ja kāds būtu nācis, es jau loģiski būtu stājies, jā, bet, tur vienkārši, tad būtu tirsā, veči, tad būtu tirsā. Es būtu vienkārši slīdējis atpakaļ lejā. Jūs redzējāt, kāds, es nezinu, cik kamerā to kalnu var redzēt vai nevar redzēt. Ja es tur būtu apstājies, es būtu tāpatās nošļūcis, pēc tam atpakaļ gaitā lejā, un visdrīzāk, kā es tur teicu, tā man būtu pēdējā kokudēja, pēdējā diena manā kokudēja karjerā. Tas ir skaidrs. Jo šitā te man liekas, ka man nēru vairāk nepietikt, es redzēt negribētu, es izkāptu un vairāk iekšā nekāpu. Es nezinu, ko es darītu, iet kaut kur fabrikā strādāt vai ko, bet es, man liekas, ka stūrēt pēc tā vairs negribētu. Jo vienreiz jau man tas šļūciens lejā no kalna sanāca pagājušā ziemā, jā, es nezinu, cik daudz to zinu, nezinu, kur es viņu filmēju un liku, vai YouTube vai TikTokā, bet bija tāds pasākums, jā. Un vairāk man tāds pasākums negribās. Jā, tā kā es jau aizmirsu, ko es te teicu, man vienkārši vajadzēja piezvanīt, es te piestāju bišķiņ. Jā, un tas, vairāk tādu piedzīvojumu negribās, jo vienkārši es jau tur jau biju zem tā kalna un ātrumā, un vienkārši, nebija varianti. Tur arī ķēdes droši, ka nelīdzētu, ja tur būtu jāapstājās tajā kalnā, sniegu, ledu. Tā kā, jā, kaut kāds galīgi, un pēc tam jau arī tur džeki teica, kā tu nezināji par to kalnu, taču tā vēlas tur visi zina, un ko tur pat vasarā nebraucos, un kā es varēju zināt? Es taču katru kalnu arī, katru ceļu arī nepētu Google mapā, Street Viewā, cauri, ja tur pasaskat vai zvanu kādam prasīja, kā pa šito ceļu. Kas to lēzies, vienkārši brauc, protams, ja ir kaut kāda ekstrēmākās tur vietas, kā ērgļi vai vēl tur nezinu, es, protams, painteresējos vai papētu kartē vai kā. Bet pārsvarā jau vienmēr viss ir bijis kārtībā, bet šitais bija tāds stulbs gadījums, jā, un pēc tam es tur ar trīcošām rokām un tur pabrauc bišķi uz priekšu, tur bija autobus, kaut kāda vieta, tur varēja apmest riņķi un tad brauc projām, bet, stulbs, vispār man liekas, tur pat arī zīmes nekāds nebija, ka tur tas gan ir tas, kas ir vainīgs, ka tur nav zīmes salikts, tur vajadzēja būt konkrētai zīmē, ka smagie vispār nedrīkst braukt vai kaut kas tam līdzīgs. Tā kā, tur, jā, šī tāds stulbu varianti. Bet neko, tagad laižam uz bīriņiem un tad uz skultīti, un tad jau skatīsies, kur mūsu ceļi tālāk aizvedīs. Tā, ko esam atpakaļ krautuvītē. Jā, man tās jau gandrīz jau maikā ārā ir. Silts sāk palikt, saulīt spīd, pavasaris jau tepatās jau rēgojās. Uzreiz tā forša pavasarīga sajūta, kad, jau sniegs sāk uz, tu zini, ka tev tagad plusi tūlīt sāksies, jā, vairāk. Principā ziema beidzās, viss, arī vederči. Un tāpēc, jā, jau gribās jau maiciņā izmesties un jāpaņem ir, jā, baļķi un mazie baļķi uz storu jāizved. Bet, jā, tie ir tā, ka cik tas sanāks tāda sportiniec, vai, kaut kā jau, gan jau, ka pietiks, tā bišķi vieglāk varbūt būs. Principā baļķīši lielie, parastie baļķīši un mazie 3-metrīgie baļķīši, tur vien 3-4 kubi, bet, jā, tie jāmet sākumā apakšā, jo tie arī tur pat iet uz to pašu vietu nodošana, tikai tur ir atkal citā vietā viņi jākrāmē, atsevišķi tie 3-metrīgie. Šitie parastie pa virsu un jāskrāmē un viss, un tad jau arī krāviņi būs. Tad skatīsies, tagad 5:05. Kā reiz, jā, aizbrauks tur, nodos, cerams, ka atkal nebūs 2 stundu rinda, tā gan es ārdīšos. Tad pēdējās pāris dienas vienkārši katru dienu pa 2 stundām vienkārši rindā tupi. Ārprāts kā kretinē tas. Bet, jā, cerēsim, ka būs normāli, arī tiks mājās, plus mīnus normāli laicīgi. Jā, jāmēģina uzfilmēt, jāuzmēģina mājās vēl uzfilmēt 2 viģiki, kas principā bija domāts pa brīvdienām uzfilmēt, bet, brīvdiena bija viena un līdz ar to viss kaut kas bija cits darāms un līdz tam viģikam vispār nemaz netikt un neko es tad arī neuzfilmēju. Un mans mēneša plāns nav izpildīts, tā kā vajadzētu vēl šonedēļ 2 viģiks uzmālēt, man jau bija padomā. Viens mans džima apskats, jā, gan jau, ka to jūs redzēsiet pirms jūs redzēsiet šito viģi. Vienkārši gribējās parādīt savu
iekārtu, treniņu iekārtu. Un tad otrs vidīgs bija par to, vai mājā ir siltāk pēc nosiltināšanas. Arī tādu vidīgi uzfilmēt. Bija izplānos mazliet par ko pastāstīt un parunāt. Tā kā, ja puslīdz vēl tikšu mājās laicīgi, tad varbūt, ka šovakar kaut kas būs fiksi jāuzcēp. Bet nu šodien ir pirmdiena, un šito vidīgi jau jūs redzēsiet pēc tiem diviem, ko es tikko stāstīju. Jo šītais vidīgs jau būs montējamais. Labi, viss pietiek pļurksēt, fiks metam iekšā, lai nezaudētu laiku. Not, uzkrāvāmies plus mīnus apakšā. Tur nu kubiņi 4 droši vien, tie 3-metrīgie un tādi normāli kraviņi. Kubiņi 25, lielie baļķi. Tā kā štropējamies klāt un rullējam tālāk, jā. Rekā, redzi, jau kūst, viss jau grāns ir jau caurī, viss jau caurī ir. Bet, nu, redz, ka sāk palikt arī šķīdrs, mīksts, bet pagaidām vēl ir ciets. Pagaidām vēl ir pēdējais laiks, lai ir novākts pēdējās kaut kāds drupačs, kur vēl vajag mīnusi. Ohaidi, novek uz ģīvi. Jo pa nakti jau vēl tomēr ir mīnus. Pa nakti vēl tomēr ir mīnus. Un es pat teiktu, ka diezgan normāli mīnus. Vēl kaut kā tur 6, 7, 8, 9 grādi mīnusā pa nakti. Tā kā rīt var vēl uz to vienu krautuvīt. Jāizskrien pēdējā krāmiņa ar gulsni jāpaķer. Un jāizbrauc būs kaut kur piekrauties. Lai ir pilna krāva. Redzēsim, kur ir tas gulsnes ies. Drīzāk tur uz Valmieru vai arī uz Brutuļu privātu būvu. Kaut kā tā. Un jā. Baļķīši būs paņemti. Varēsim rullēt. Un tad jau skatīsies. Droši vien, ka šodienai arī kontents būs ierakstīts kaut kāds. Tad skatīsimies, ko tālāk. No šito jau nekāds vidīgs mums te nesanāks. Būs jāfilmē vēl rīt, parīt un aizparīt. Un tad jau nedēļas beigās samontēšu kaut kādu normālu 40 minūšnieku, atkal tādu kārtīgu filmu, ko vakarā paskatīties. Tā, viss ir, čik gatavs. Noslaukam ceļu un rullējam tālāk. Jūs jau zināt, protams, arī reklāmiņi ir jāieblieš. Vitamīns.lv, aprakstā links ar kodu BUFFRIDER, visam sporta uzturam 10%. Beidz kratīties. Rīt nenormāli gribās, viss ir apēsts, kas ir bijis ēdams, labi, ka bija proķis līdz. Rītīgi garšīgi šitais, te pirmo reizi izmējā kaut kāds blueberry, kaut kāds tur ice cream, kaut kāds tur, nenormāli garšīgs, rītīgi labais, tā kā ieķerat sev kaut kāds batons vai sporta uztariņu, jā, kods BUFFRIDER, davai, aiziet. Nu čau, labrīt, bērni un nebērni. Laipni lūgti atpakaļ Kokudai piedzīvojumā. Ir tā, ka es nemaz vakar neko neuzfilmēju. Jo principā es vidīgi pēdējo rullīti filmēju aizvakar. Jā, aizvakar arī es beidzu filmēt. Un vakar bija, es jums teikšu, tāda dirsā diena, es nezinu, es jūtos vienkārši tā kā vienkārši lupata, goda vārds, es vispār neizgulējies, aizpams visu dienu, es vienkārši aizpams. Reāli tāda sajūta, ka man būtu vienkārši 40 kilogramīgi maize zem acīm. Nu vispār pilnīgi neatpūties, neizgulējies un bez garīgā un vispār es pat radio negribēju klausīties, es negribēju vispār dzirdēt nevienu. Nu galīgi kaut kāda nediena bija vakar, tāpēc es arī vispār neko neuzfilmēju, neko, vispār kameru neieslēdz. Kaut ko domāju, ka, vajadzētu kaut ko uzfilmēt, bet nē, tā arī nesaņēmos un neuzfilmēju. Un vēl piedevām transportnieku apturēju. Iedomājieties, es atkal nogaidīju tur pusotru stundu rindā, lai nodot baļķus, jā, un lai tiktu uz mājām. Un braucu mājās, domāju, nu labi, tā, 9 vismaz būšu mājās. Un braucu un Silvā tajā laukumā, taču pie bāzes, skatos vienkārši jau sarkans zīzlis jau. Davai stājies malā. Domāju, bļāviens. Zin kā, ne jau tas, ka man tur kaut kas nebija kārtībā vai kā es jau, zin kā, visi čikinieki nav baigi ko baidīties, bet tas, ka vienkārši laiks, es jau tā gribēju paspēt uz mājām, lai, vēl satikt savējos, kamēr nav gulēt aizgājuši, varbūt tur, pāris vārds pateikt, samīļot tur puikas
un iedot sieviņai buču un iet gulēt, ja, bet nē, vēl tā, nu labi, bet nu, tur tā diezgan pafiksot, minūtes 15 vai 20, nu padīrs gan, bet tā kā nebija tik traki. Normāli transportnieki bija un principā man TikTok skatītāji. Čau veči, kas, ja arī YouTube kāds skatās man. Bet, nu, principā, jā, papļāpāja. Nu, ko tur neko nepļāpāja, vienkārši tur pārbaudīja kartes un tako un tā tālāk un viss. Un davai laimīgi ceļi, braucam uzmanīgi un godīgi un tā tālāk. Un, nu, starp citu, jāparāda jums arī ceļš ir. Reku jāparāda. Principā, reku tur no tām mājām, mājām, bišķiņ uz šito pusi vairāk. Es jau stumjos atpakaļ gaitā iekšā krautuvē. Kaut kā stulbi uztaisīts, ka krautuvē nav kur apgriezties. Vakar es gan apgriezos tiešais krautuvs, ja, iebrauc stigā iekšā un tad padevu atpakaļ. Bet tad vakar naktī vēl bija normāls mīnusiņš, tāpēc es tā arī atļāvos darīt. Bet šodien vairs pat nebija mīnus, man liekas, naktī. Ja nu varbūt 1 vai 2 vai 0. Un tagad ir plusos, un es tur vairāk neriskēšu tai stigā braukt kaut kā, zin kā, negribās tur palikt, lai arī ārā, kurš man pēc tam tur izvilks. Tāpēc, nu jā, principā šī krautuvē ir variants tāds, ka ir jāstumjās kā 300 metrus atpakaļ, un vēl tāda līkumiņa. Nav baigie līkumi, bet vienkārši tāds lēzens līkums. Un es jau redzu, te tās koki ir. Nu, baigi stūli tā, jā, bet it kā tur viens kaimiņš atļāva, tur viņam uz priekšu ir māja ar vārtiem. Viņš teica, ka ja kas var braukt iekšā un apgriezties, tur viņam tur tāds tā kā laukumiņš ir. Bet es vēl īsti nezinu, vai tur tāds ass, tas pagrieziens, vai es tur varētu iebraukt un vai vispār viņš ir vārts šodien atstājis vaļā. Bet nu jā, nu variants ir tā kā ir. Un principā, kamēr te vēl ir, redz, sniedziņš un lediņš, un vēl tas ceļš nejūk ārā, tikmēr tā kā ļauj te braukt vēl. Bet pēc tam jau atkal te visus ceļus jau lēnām klapēja ciet, un zemgalē vispār vai kurzemē jau esot jau viss ciet, krautuvs ciet, un viss jūk, un šķīst, un līst, un plūst, un tā tālāk. Tā kā, jā, bišķiņ dabū papraktizēties atpakaļ stumšanā. Zin kā, ir to atpakaļ dzīšana. Citreiz, nu, normāli ar pirmo vienkārši apgriezies, un citreiz dirst vienkārši tu piekto reizi nedabū iekšā, un stumies, un, nu, kā neiet, tā neiet maita, un līk ločos, un vienreiz, un otrais, un tad dzenies atpakaļ, un atkal mēģina, un atkal tirsies, un kā neiet iekšā, tā desa garā, tā neiet. Jā, nu, citreiz ir tādas reizes, bet, nu, citreiz atkal normāli neiet, tāpēc es nedēļu, ka es esmu viens, nu, jā, tikmēr mūli, kamēr kaut kas jau te aiziet grāvī. Nebūs ģēla, bišķi jāpados priekš. Zīgas ir pats galvenais, tai stumšanai ir sākuma pozīcija, jādabū laba sākuma pozīcija. Un lēnā garā nesteidzoties, lēnā garā nesteidzoties, tas ir tas noslēpums. Un tad tev arī viņš ies iekšā, Ja tu sāc tur ātri ļurkāt un davai fiksāk, un jau kāds uz tevīm gaida, vai arī vēro un skatās uz tevīm, nu tad ir dirsts, tad nu galīgi nav ģēla. Bet nu jau tuvojamies kokiem, tagad smuki iztaisnojāmies, kur ir koki. Šitā gan ir malka, laikam tur ir bērs, man tariņi jāņem, bet tariņi, kur tad ellē tariņi ir, nav nekur. Nu labi, skatīsies, iestumsimies iekšā, un es speciāli uzņēmu laiks, domāju, jāpaskatās laiks, cik man aizies ilgi iestumties. Nu, pagaidām it kā normāli iet. Galvenais, lai neviens pret, no aizmugurs tur nebrauc, tad dabūs tur muļāties malā vai kaut kā tur, nedod Dievs, braukt atpakaļ ārā un laist garām, tad citreiz ir tādi gadījumi bijuši. Tā kā tā, labi, pagaidām viss, tiekās bišķi vēlāk. Tā, uzkrāvām baļķīšus uz Laumkalnu, jauna krautuvīt starp stīveriem un allažiem. Šī tāda krautuvīt, nu blīn, te ir pamatīgi nobliezuši mežu. Konkrēts, pilnīgs plikais palicis, pilnīgs lisaks. Te pamatīgs mežiņš ir nozāļēts. Veči ved ārā, te ritīgā kustība notiek, te ir vagoniņi 2 gabali un harvesters un forwarders. Visi plosās, visi knosās, bet salikts gan ir tīzeli. Nu nezinu, vai te savādāk, nu jā, savādāk jau laikam nevar, te vienkārši tāds stāvs kalns ir. Un reāli sanāk visi tie koki iekšā bedrē, reāli bedrē iekšā. Nu es tagad ņēmu baļķus un vēl uz tādu tīzeli stūra.
Nu, pilnīgi, es savu īso ķeks, es vispār klāt netieku. Man ir reāli jāpaņem pie baļķais gala. Man jāpaņem baļķais gala, bišķiņ jāpavalk uz priekšu, un te vēlreiz jāpārņem pa vīdu. Galīgi tīzeli uz pusi ilgāk jākrāmē, un nezinu, varēja, bļaļ, nezinu, varēja vīri bišķi tuvāk varbūt pielikt vai kaut kā, es nezinu. Nu jā, tur nezinu, vai baigi tuvāk sanākt vai kā, bet, nu, vēlcīgi zinu. Nu jā, bet kas tad, kāda starpība? Jā, lai jau iet, jāuzraksta viens mazais rullīts, rīta rullīts. Laikam vakar es atkal neko neierakstīju, nevienu rullīti. Nu, kaut kā iesāk vidīgi, bet, nu, kaut kā beigās vairāk nefilmējās. Nedēļa iet uz beigām, un kaut kā vairs galīgi nefilmējās. Piektdienas diena. Nošancēts ir, vakar palika mašīnā, starp citu. Pie Skultas ostas ieejas otrais rindā ar bēres papīrenīti. Re, kur arī draugi aizbrauc, NE 7489. Principā, jā, nu, ko lai es saku, jā, nu, ir piekdiena, maucam vedam tagad malciņu uz tepat uz granulu pelletēm Inčkalnā. Un pēc tam droši, ka baļķīšs uz Launkalnu, tad jau metīs zmieru priekš piekdienas dienas. Ko lai saka, jā, iebraucu, nu, nodevu krāmiņu, iebraucu tagad šitajā te raganā, ieliet degvielu un paņemt brokastu hotdodziņu, kafīņu, izdarīt rīta funkcijas. Blin! Circle K, kas notiek, kas pa vārdā, kāpēc raganā pisuāri nestrādā? Tie pisuāri ir apjaukti ar miskas smaisiem jau ar mēnešiem. Es atceros, kaut kādā sen atpakaļ jau te braucu, gribu ieiet atejā, un viena tolete tikai, kur iekšā tur tā būcenīts. Reāli, principā, ja tu ieej tajā būcenī, tad nāk iekšā veiči, vienkārši stāv rindā un gaida un klausās, kā tu tur dara savas rīta funkcijas un purkšķini. Nu, galīgi, nu, kas visos citos cirkuļos ir normāli, tur, nu, vairākas toaletes atsevišķi rindiņā, ja? Te ir viena atei, un tajā pašā tie pisuāri nestrādā, un strādā tikai viens pods. Un blakus ir, tur, zin, bērnu laikam vai invalīdi, un tā tur vispār uz atslēgu ciet, ir ejiet prasīt pie kasas, nu, kaut kāds sviests, nu, vai te nevar pisuārs no mēnešiem sariktēt, nu, veicis grib iet pamīst, ne, viņam jāstāv rindā ar 3 večiem, kamēr viens ir kluclīgs, nu, galīgi, kas tā pa nekārtību, galīgi šitais te nepatīk. Te vīram kaut kas noticies, ir nelāks, laikam, tur kaut ko skrūvē un darās, cīnās kolēģīts, nu, lai veicās ātri saregulēt visu un atpakaļ drovā gāz. Labi, pietiek pļurkstēt, izdars kafiju, apēdīs dogu un laižam granulu pelletēs. Baigs sen nav būs un Inčkalnā. Skatīs, kā tur būs, cerams, ka rindas nekāds nebūs priekš piekdienas, jo es negribās nekāds actions, gribās aizbraukt pēc baļķiem, uzkraut un uz laukām un visam piekdienas dienu. Jā, vakar, jā, kaut kādos 10. laikam pabeidz pie ostas un tad likos slīd. Un tad bija, jā, otrais rindā. Ko vairāk teikt? Pagaidām neko. Davai, tiekās vēlāk. Nu, čau kakao 7.2. Es domāju, ka jāieraksta ir pēdējais mazais video rullīts. Un principā metīsim arī mieru šodienas šīs nedēļas vlodziņam, jā, un skatīsimies, kā būs ar laikiem. Zin kā, tas vislielākā problēma jau ir samontēt to video. Ne jau problēma, bet laiks, saprot. Nu, laiks, tas aizņem laiku. Un nav īsti laika tās 2 stundas sēdēt pie kompa. Nu, labi, ne stundu varbūt, bet ir nav. Zin kā, pa brīvdienām, pa darbdienām īsti sīkos neesmu redzējis ģimeni. Un viss gribēs daudzīties un darīties un kaut ko tur ņemties un pašam lietas jādara un remonts jāsāk virtuvē un tas un šas. Un baigi jāatrod tas laiks, lai iet un tagad sēdēt un montēt klusumā mierā, ja, kas ir diezgan neiespējami. Bet, nu, skatīsies, nu, jāmēģina jau kaut kā būs, tas vidīgs ir uzfilmēts, viņš būs jāsamontē. Un nav jau arī baigās super ekstra montāžas jātājas, vienkārši sagraizīt, sagraizīt, zinu, pa gabaliem un kā vajag un visu. Uzkrāvām baļķīšu un rullēsim tālāk. Nezinu, kas te noteikti vīri, kā te es pirmo reizi, ka biju
cītīgi ņēmās, te bija 2 vagoni un busiņi un mašīnas un veči un traktors plosījās un veda klāt. Un tagad jau kuro dienu es braucu un pilnīgs tukšums klusums. Nezinu, vagoniņš tukšs, droši vien traķis, tā kā stāvēja, tā stāv. Materiāls klāt nenāk, nezinu, kas te notiek, kaut kāda pauzīt uznākus vai. Bet, nu, savāc tikko baļķēns un rulējam uz Launkānu. Un tad jau šonedēļ arī metam mieru. Nākošu nedēļ jau skatīsies, svētdien jāsazvanās ar dispečeriem, lai saprast, kas notiek, jo, nu, tagad ir plusi konkrēti, no rāda 7, nu labi, 7 gluži nav. Kaut kāda plus 5 grādi un viss brīvdienas priekšā un kusīs un zīmes ies virsū ceļiem un tā kā skatīsimies, kas te būs ar darbiem. Nu, kaut kas jau būs, kaut kur krautūīts, jo tagad ir diezgan šur un tur viss kaut pa visām vietām izmētāts un normāli uz ceļiem, jā, bet, nu, vienīgais, jā, nezinu, tagad jau vēl ir kā virskārtiņi dublīts, bet vēl ir ciets, vēl nav ritīgi atkusis, tā kā. Wow, nu, kaut kā tā cilvēki. Paldies par uzmanību, ņemiet labi par to, ko es safilmēju, cik nu es te safilmēju. Skatīsimies, kas te sanāks un tiekamies nākošajā vidikā. Viss, čau, davai, čau.